Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā. Šis ir kanāls par darba aizsardzību ikvienam, kā arī ik viens var piedalīties tā pilnveidošanā, uzlabošanā, atliek uzrakstīt e-pastu vai kā citādāk sakontaktēties, un tā tad rezultēties tas var ar kādu video materiālu, kas būs interesants ne tikai konkrētam cilvēkam, bet visiem pārējiem. Tāpatās var dalīties ar šo informāciju, tā kā izmantot maksimāli, ja jūs uzskatāt, ka tas ir tā vērts, lai mums visiem drošs darbs. Tātad šodien mans padoms par to, kā atšķirt datorkrēslu, tātad es to nosaucu tātad tiešām krēslu, kurš ir paredzēts darbam ar datoru no visiem citiem krēsliem. Tātad mēs varētu iedalīt, kad ir vienkārši krēsli, un principā tie būtu, pat varbūt ne ar darbu saistīti, tie varētu būt apmeklētājiem, klausītājiem un tam līdzīgi. Ja? Tad atceramies, ka arī ir tādi, tiklīdz jau ir kaut kādas ekstras, ja mēs tā drīkstam izteikties, tā mēs varētu viņu saukt jau par darba krēslu. Tātad darba vai speciāls krēsls, un mēs principā varam redzēt gan par šiem atbalstiem, gan to, kad ir regulējams augstums, muguras atbalsts, ja, tad tie jau būtu kaut kādam darbam. Šajā gadījumā varbūt tās negluži birojā, bet kaut kādi līdzīgi krēsli varētu būt visos citos darbos, pie lielākiem galdiem, pie mazākiem un tam līdzīgi. Un tad ir tās, kas ir tā lielākā diskusija, ir par šiem te biroju vai iekavās iekopēju vārdu vadītāju krēsli un tiešām par datorkrēsliem, kā es viņus nosaucu, tātad krēsliem, kuri strādā ar datoru. Un faktiski tas mūsu šodienas stāsts būs tieši kā atšķirt šos te trešos biroju krēslus no šiem te datorkrēsliem, jo arī man gadījās tikko it kā ar visām savām zināšanām internetā pasūtīt krēslu, un it kā es izvēlējos pietiekoši labi, bet rezultāts parādīja, ka līdz galam tas nav datorkrēsls, bet paliek šī te biroja krēsla līmenī. Tad apmēram tāds viņš izskatās, un divas lietas, kas ir jāņem vērā, tātad jau teicu, ka tomēr nepērkam krēslus internetā, jo varētu būt pārsteigums, tā kā man tas izdevās, tātad tomēr, ja sevišķi mēs iegādājamies lielāku skaitu, tad tomēr braucam, pamēģinām, paskatāmies, vai viss tur regulējās par to, kas tur ko ir vērts pievērst uzmanību, tad pastāstīšu nedaudz tālāk. Un atceramies, ka krēsliem var būt dažāda celtspēja vai nespēja, saucam kā griba, un mēs, protams, varam atrast tādus lētākus krēslus, kuriem būs par 75 kg nespēja, tad varam tādus vidējus ap 100-110, un tālāk jau tādi nopietnāki krēsli ir 100-150. Līdz ar to mēs arī saprotam, ka arī pati konstrukcija ir nopietnāka, jo lai noturētu šo te lielo smagumu, ja, sevišķi tas vājais posms ir tur, kur pēda apakšā iet ar šo te pacelšanas mehānismu, tas ir vājākais posms, un, teiksim, labiem krēsliem viņš ir nostrādāts, viņš tur tā precīzi iefiksējās, lai to krēslu nevarētu tā kā nolocīt ne pa labi, ne pa kreisi. Ko tad mēs varētu runāt par to, kas būtu tie, kas biroja krēslam vai par kur būtu jāpievērš šī te uzmanība. Tātad pirmā lieta būtu, protams, par šo te sēdītī. Jāskatās, cik viņa ir liela. Tātad pirmkārt, vai viņa nav pa platu, un, teiksim, šajā te attēlā melnajā, kur ir tāds klasisks vadītāja krēsls, viņa visdrīzāk būs pa platu, līdz ar to tie roku balsti būs faktiski tikai smukumam. Ja? Protams, arī tie blakusējie nav funkcionāli un nav, teiksim, paredzēti darbam ar datoru, bet šajā gadījumā būs tik plati, ja, ka, lai tās rokas varētu uzlikt visu citu, visa cita tikai nestrādājot ar datoru. Ja? Tā kā ņemam vērā, protams, ka labākiem krēsliem šī sēdīte ir regulējama un ir, protams, standarts, kur ir noteikti, cik šai sēdītei platai ir jābūt. Jā, protams, cilvēki ir dažādi, dibeni ir dažādi, bet principā ir vidējais standarts, kādam apmēram viņam būtu jābūt, un tāpēc it kā ir arī šie regulējumie roku balsti, viņi arī izregulējās ārā nedaudz, ja ir nepieciešams un cilvēkam ir lielāks dibens, roku balstus var tā kā uz sāniem paregulēt, jā, normālā gadījumā. Šajos visos trijos gadījumos nekas tāds nav iespējams.
Otra lieta jau, kā mēs runājām, ir arī par to, vai šī slēdīte ir atbilstoša muguras atbalstam, ja? Tātad regulācija, tātad labiem krēsliem arī šo te sēdīti var nedaudz uz priekšu un nedaudz uz aizmuguri, bet šiem klasiskiem biroja krēsliem viņi tur ir stabila, līdz ar to paredzēt kaut kādam vidējam statistiskam cilvēkam. Nu, protams, otra būtiskā lieta, ja mēs strādājam uz to taisno galdu, par to mēs parunāsim tālāk, ir šie te roku balsti. Mēs redzam, ka šie roku balsti nav regulējami. Līdz ar to uz viņiem pareizi novietot rokas faktiski nebūs iespējams. Nu, un tad piektā lieta, kā mēs redzam, ir palikusi, ja, tas ir par šo te muguras atbalstu, ja, un muguras atbalstam ne viņš ir regulējums uz augšu, kā mēs redzam, ne arī ir faktiski regulējums šis te izliekums. Ja, tad faktiski šie ir krēsli, bet ļoti slikti biroja krēsli. Es ieteiktu tādus neizvēlēties un neiegādāties, un līdz ar to arī neradīt problēmas saviem darbiniekiem. Tālāk vēl kaut kādas lietas, kas ir atklājušās, man veicot nelielu izpēti, kas tad varētu būt. Un šeit mēs redzam it kā pat tādus zolīdus biroja krēslus, kurus nezinādams varētu teikt, ok, tīri labi, birojā izmantojami, bet skatāmies tātad faktiski, es salikšu tātad visas lietas, tas ir par muguras izliekumu, kurš nav pareizi regulējams, attiecīgi sēdītes nav regulējams, varētu būt par platu, varētu būt par šauru, varētu būt par tuvu, varētu būt par tālu, un, protams, arī roku balsti, kas šajā gadījumā, kā mēs redzam, īsti nav regulējami ne uz augšu, ne uz leju, un par sāniem mēs tā kā nezinām un tā. Tātad skatāmies it kā pirmais attēls, bet viņš ir ļoti līdzīgs iepriekšējiem, tiem saucamiem vadītāju krēsliem. Ja, tad mums ir standarta krēsls ar standarta sēdīti, kura neregulējās, un tālāk mums ir arī muguras izliekums, viņš arī ir standarta, bet atceramies, ka tas ir kaut kādam vidējam statistiskam cilvēkam, līdz ar to muguru un šo te izbīdījumu nekad nevarēs pareizi uzregulēt. Kaut kādiem cilvēkiem viņš derēs, bet es gribu teikt, ka lielākā procentu daļā nē. Otram, kas man atklājās, tad mūsdienās ir krēsli, kuriem it kā ir šis te slīpuma balsts, bet viņš neuziet tik augstu, cik vajag. Varu atklāt standartu, tā kā man bija tas gods to nedaudz papētīt, tad muguras atbalstam vai šim izliekumam ir jābūt no apmēram 20 līdz 28 cm augstumā. Es runāju par to maksimālo izliekuma punktu. Ja? Tad šim te vidējam krēslam šo te izbīdījumu varēja uzbīdīt 18 cm augstumā. Tad viņš paliek dibena daļā, un līdz ar to lauž muguru, un nekā gudra tur nevar sanākt. Bet, protams, ka tur daudzas ir labas lietas, ir redzams regulējumi roku balsti un visdrīzāk arī uz sāniem viņi regulējumi, un arī pati kaut kāda tā sēdīte varētu būt pietiekoši laba un regulējumi, jo viņi ir atdalīta no šī te muguras balsta. Ja tā kā atceramies, krēslam muguras balstam ir jābūt atdalītam no sēdītes, tad mēs maksimāli kaut ko jau varam sākt regulēt. Ja viņi ir kopā tā kā vienā gabalā, tad visdrīzāk tur ir diezgan daudz problēmas, un mugura agri vai vēl par to liks manīt. Nu, protams, regulējam roku balsti. Jautājums, vai viņiem ir jēga. Kaut kādos variantos viņiem nebūs jēga. Ja mums ir atbilstoši galdi, tad mēs vispār neizmantojam roku balstus. Bet šajā gadījumā, tad, ja tiešām mēs viņus pērkam, tad viņiem ir jāpilda savu funkciju. Viņiem ir jābūt gan regulējumiem uz āru, ja mēs esam resnāki attiecīgi, vai regulējumi uz augšu un uz leju, jo atkarībā no mūsu auguma, tātad pie galda viņi varētu būt vajadzīgi pieregulēt. Nu, tālāk par datorkrēslu. Es uzrakstīju par tām lietām, kas, manuprāt, ir svarīgas, kam būtu obligāti jābūt. Iekavās es uzrakstīju vārdu obligāti. Ja, tad pirmais būtu šī te 5 punktu atbalsta sistēma. Vai tas ir no metāla, tā kā šeit bildēs alumīnija, kas būs ļoti izturīgs, vai duralumīnijas, vai mūsdienās ir arī speciāli cietā plasmasa. Es teiktu, kā es skatos, ka šai te vidējai daļai, kas nāk virsū uz šo te pacelšanās mehānismu, viņam ir jābūt tā kā piepaceltam. Ja? Tur apakšā ir tīrākā fizika, lai viņš nebūtu taisns.
kaut kādiem bildēs to vairāk var redzēt, līdz ar to tad samazinās plecs un līdz ar to arī var krēsls ilgāk kalpos un būs viss kārtībā. Tad pirmā lieta, kam obligāti būtu biroja krēslā jābūt, ir šim te 5 punktu atbalstam uz ritentiņiem, lai mēs varam piebraukt pie krēsla, atbraukt, lai viss būtu klusi, jo ja mēs varam arī sēdēt uz 4 uz parastā krēsla, bet mēs zinām katreiz, kad mēs pieiesim klāt, būs liels troksnis, un kad mēs attiesim nost, tad arī būs troksnis. Otrā obligātā lieta ir regulējums augstumā. Tas pa lielam lielākā daļā krēsla ir. Protams, uz mehānismam starp citu ir vislielākā nozīme. Es varētu teikt, ka 80% krēsla stāsta ir tieši pacelšanas mehānismā un visā tajā funkcionalitātē savienojumā, kā es teicu, ar šo te atbalstu, šīm te 5 punktu sistēmu, šo te kājām, ja, un cik tas ir labs vai slikts. Un no tā pat varētu arī ar aci pateikt, vai tas krēsls būs ilgs vai viņš būs diezgan ātri sabojājams. Man ir bijuši praksē, kā darba aizsardzības speciālistam, nopērkot ļoti lētu krēslu, tā kā šķībi sēžot, jo ir dažas pozīcijas, diemžēl, kur sēž viens, otrs, trešais, vieglāks, smagāks, un faktiski mēneša laikā krēsls tiek nošķiepts tieši tajā vietā, un viņš ir šķīps, un līdz ar to mēs jau tālāk sēžot bojājam tikai un vienīgi muguru sāli. Trešā lieta pēc izvēles, tas ir šis te sinhronais vai asinhronais mehānisms ar domu, ka mēs varam šo te muguras balstu, tā kā dažādu leņķi dabūt. Ja? Tad tā ideja ir vienkārši. Ja mums ir sinhronais mehānisms, tad mēs viņu varam, tad krēsls saglabās starp sēdīti un muguras atbalstu visu laiku apmēram 90 grādus, un viņš tikai, tā kā vai tuvāk uz priekšu vai uz aizmuguru regulējās, bet ja mums ir šīs te asinhronais mehānisms, ja, tad, protams, variants var būt, ka mēs regulējam atsevišķi katru no viņām, vai pareizāk sakot, sēdīte paliek uz vietas, un attiecīgi muguras balstu mēs tā kā varam bišķiņu uz priekšu paņemt, bišķiņu uz aizmuguru. Protams, arī pati sēdīte, tātad labākiem krēsliem, nāk tā kā uz priekšu, uz aizmuguru, dēļ tā, ka mums, protams, ir lielāki dibeni vai mazāki dibeni, bet, tas ir tāda, manā sapratnē pēc izvēles, ja, protams, mēs esam gatavi par to samaksāt, tā ir laba lieta, noderēs, bet es teiktu, ka bez tās var arī iztikt. Obligāti, protams, būtu pats muguras balsta regulācija, tātad mums ir tādi krēsli, kuri ir ar polsterēm, ja, tad parasti visa visu muguras atbalsts regulējās uz augšu, ja, un mums ir jāpanāk, ka muguras tajā ielokā, tātad ir tieši tas krēslā izbīdījums, tas apaļums. Ja, protams, ir arī mūsdienīgāki, man arī vairāk patīk šie sieta, jo tur ir sava laba lieta vasaras laikā mugura nesasvīst, un līdz ar to mazāk rodās problēmas. Ja tiem pirmajiem, diemžēl, kā jau tur ir sintētiskie materiāli, ilgstoši sēžot, ir sevišķi vasarā, kad jau tā pats par sevi svīst tā vieta, tā kā īsti neelpojas, jo, kas tur var baigi elpoties, ja no ārpuses mēs redzam plasmas, iekšpusē sintētiskie materiāli, bet, ja ir tā saucamā sietveida, viņi arī, protams, maksā dārgāk, bet tad ir ļoti svarīgi, lai šo te sietveida izbīdījumu varētu, diemžēl sietam krēsliem atkal ir vieda slikta, ka tas muguras atbalsts ir vājāks, jo viņš ir no plasmasa un lielākai daļai viņš ir vājāks atbalsts. Tā kā, ja man prasītu, es teiktu, ir tā, katram ir savs kaut kas labums un katram ir kaut kas sliktums. Kā jau teicu, šai te augstumam, kur es te esmu norādījis uz melnā krēsla ar sietveidu aizmuguru, kur ir pulksts 4, tad ir jābūt vismaz no 18 līdz 24 centimetriem izbīdījumam augšā, lai to muguru var pareizi saregulēt. Tā normāli mēs ģimenē uztaisījām eksperimentu attiecīgi no 10-gadīga bērna līdz pieaugušam, un mums tas bija no apmēram 20, 21 centimetra līdz 24, 25. Ja? Tā kā, ja viņš būtu no 18 līdz 28, tad faktiski viņš jau gandrīz visu to segumu, un arī tādiem gariem cilvēkiem, kam ir lielākas proporcijas, ja viņš spētu pareizi atbalstīt. Manā gadījumā nepareizi iegādājoties krēslu, jau pēc 3-4 stundām sāpēja muguru. Tā kā, tāda ir apmēram tā lieta. Ja nav pareiza šīs te muguras atbalsts, viņš nav pareizi regulējums.
Bet, protams, kā es ieteiktu asinhrono mehānismu, ja ir vairāk naudiņas, ja, tad principā labāk, protams, kad šīs te abas lietas sēdīti un muguras atbalsts regulējās katrs par sevi atsevišķi. Roku balsts es uzrakstīju pēc izvēles, tas ir ļoti atkarīgs no galda, tātad viņam ir jābūt šeit, es varbūt neesmu to tā fiksējis un uzrakstījis gan uz āru regulējumam, tur, gan faktiski regulējumu uz augšu, uz leju. Dažiem tur ir 3D, ka viņš tur rotē pa savu asi, bet tam gan vairs nav tik liela nozīme, ja, faktiski lielākā nozīme ir, lai viņš stāvētu mums tieši blakus, ja, lai mēs rokas varam blakus, nevis tā kā svarcēlāji uz sāniem, un attiecīgi pareizā augstumā, lai tās rokas ietu uz leju tīri no ergonomikas. Ja līdz ar to L-veida galdiem vispār nevajag, es pats sēžu jau 10 gadu pie L-veida galdu un iztiek bez roku balstiem, man pēdējiem krēsliem, nu jau gadus 15 nav nevienam roku balsti, bet ja mēs sēžam pie tā saucamā taisnveida galda, tad tam jau ir daudz lielāka nozīme. Ieskicēšu pašās beigās apmēram, lai būtu skaidrs. Un, protams, kad ir papildus lietas, tas ir galvas balsts, ir man tādi amati, nu, piemēram, slimnīcā, kur cilvēki pavada ilgu laiku, reģistratori, neatliekamās palīdzības cilvēki, kur arī var apgulties, ja tad viņiem tas tam ir svarīgi, lai viņi var atbalstīt arī galvu, jo viņi īsti nevar attiekt no šī darba, aiziet līdz divāniņam, pagulēt lielākoties, tāpēc viņi, nu, tā kā cenšas pagulēt, lai gan atceramies, nu, gulēt uz šī te nebūtu svarīgi. Pie tam vienmēr ir jāatcerās to, ko mēs atbalstam, tie muskuļi netrenējās. Un tāpēc ir jāsaprot to, ko mēs atbalstam, mums tie muskuļi ir jāstiprina. Sports, vingrošana speciāli, jā, līdz ar to maksimāli domājam, ko ir vērts balstīt un ko ne. Protams, ir kāju balsi, tas vairāk būtu tādiem lieliem, kur biroja galdi ir paaugstināti vai speciāli galdi, ja tad ir šie kāju atbalsti speciālie, varbūt tādi, varbūt priekšā, tā kā to varianti ir dažādi, bet ja mēs runājam par pašu krēslu, jā, dažiem krēsliem tāda lieta ir, bet viņi pareizi ir jāsaregulē. Un principā mums ir jāsaprot, ka krēsls ir tāda intīma lieta, jā, tas nozīmē, ka, lai arī mūsdienās daudz stāst, kad ir šīs te portatīvās darba vietas, kur gribu, tur sēžu. Īsti jau tā nav. Tas ir bišķiņ pretrunā visai darba aizsardzības ergonomikai, jo krēsls ir ļoti individuāla lieta, katrs viņu pieregulē pie sevīm. Līdzīgi kā automašīnās mēs zinām, mūsdienu automašīnās ir atmiņas, tad, teiksim, ja es iesēžos, tad viņš pieregulē mani, attiecīgi, ja sievi iesēžās, viņš pieregulē mašīnu pie sievas, jā, un tam līdzīgi, jā, un viņas atšķirās, jā, varbūt kaut kādā brīdī pārklājās, un līdz ar to, ja mēs izmantojam pie viena galda vairāku cilvēku, tad katram šī regulācija ir jāizveic katreiz no jauna, un, nu, vai vienmēr izdosies uzreiz ar pirmo roku visu saregulēt, ir liels jautājums. Nu, protams, ka mūsdienās ir ražotāji, ja mēs sūtam pie ražotājiem, var tos krēslus nopirkt kā Lego. Es arī pats to izmantoju, ja, bet, nu, protams, tur, kur mēs iegādājamies jau gatavus, nu, tur mums ir jāpērk gatavu, līdz ar to, ja mums kaut kā tur nav, tad mēs nevaram dabūt klāt, vai attiecīgi, ja kaut kas ir par daudz, teiksim, manā gadījumā ir roku balsti, nu, par viņiem tad es samaksāju, noskrūvēju, un viņi vienkārši mētājās. Ja, tā kā vienmēr ir jāsaprot, es teiktu, atbalstam ražotājus, bet tam tajā gadījumā iznāktu arī Latvijas ražotājus atbalstīt, ja viņi var izgatavot to krēslu tieši tādu, kā mums vajag. Nu, un šeit ir tas stāsts, kā es vienmēr esmu teicis, krēslu faktiski nosaka galds. Galda forma, ja ir L-veida galds, es šeit uzkopēju, protams, tas tāds lētāks krēsls, šeit var redzēt, kad ir taisns, tas 5 punktu atbalsts, un šie ir ļoti vāji krēsli, ļoti, es teiktu, lēti krēsli, diezgan ātri būs novalkājumi, bet es pie bildi atradu pirmo, lai vienkārši parādītu, kad arī šādi krēsli, jā, kā redzam, atdalīta ir muguras sēde no sēdītes, uz kā mēs sēžam. Iespējams, tur visu forši ir saregulēt, bet pats mehānisms tāds lēts izskatās, lai piedod man tie, kuri viņu ir izgatavojuši. Un es teiktu, tātad, kam būtu jābūt, tātad mēs redzam, ir atbalsts uz 5 riteņiem, regulācija augstumā, mugura izliekums, ko mēs redzam, attiecīgi mēs runājām mehānisms, ja, tātad, vai nu šis būs sinhronais vai asinhronais, ja, tad es ieteiktu asinhrono, bet, nu, jā, nu, tā. Un, protams, ka sēdītas regulācija, ja mums ir cilvēki, kas ir
tādi apaļīgāki, ja tad, protams, sēdītēji būtu svars, bet tas nebūtu pats galvenais. Un tad ir otri tie saucamie taisnie galdi, jā, un šeit es ieliku bildi arī šo cilvēciņu, ka rokām jāiet tieši gar mums uz leju, un tur tālāk jau mums pirmais atbalsts, tas ir roku atbalsts no krēsla, un tāpēc ir svarīgi viņu regulēt, tad tieši tāpat mūsu 5 punktu atbalsta sistēma, augstumā regulējums, muguras atbalsta, izliekuma regulācija, tālāk jau paša mugura mehānisma, ja, kā viņš iet uz priekšu vai uz aizmuguri, ja. Un te ir ļoti svarīgi, lai būtu šie regulējumie roku balsti gan uz āru, gan uz augšu un leju. Jā, un, protams, arī ieteicam šī te sēdītes regulācija, ja nu ir nepieciešams apaļīgākiem cilvēkiem. Tā kā viss ir atkarīgs no galda. Ja ir vajadzīgs kāds un kādam nav skaidrs, viņš droši var jautāt padomu, iesūtīt, es varu apskatīties, bet es teicu, ja līdz šim es biju pārliecināts, ka es esmu tik gudrs, ka spēju attēlāt tā kā visu vairāk vai manāk noteikti un apmēram izlasīt, kādas ir, ko tad raksta pie krēsla un vai tas ir labi vai slikti, tad es konstatēju, ka ir kaut kādas lietas, kuras, diemžēl, var redzēt tikai klātienē. Jābrauc, jāregulē, jāskatās, vai var pareizi saregulēt, pie pareizos augstumos regulējās, jā, varbūt mērāmu paņemt līdzi, un tad varbūt kaut kas arī sanāk. Nu, kādi ir kopējie secinājumi tātad, kas būtu jāņem vērā? Tad atceramies, krēsls pērkam atbilstoši galdam, nepārmaksājam, līdz ar to ejam pie ražotājiem, kuri būs spēj pielāgot mums, tātad kā Lego, vajag to, tad mēs par to piemaksājam. Man, ja prasīsiet, ir arī daži kontakti ar ražotājiem, teiksim, šobrīd ir 4 krēsli, ko var izvēlēties, tā kā cilvēks var izvēlēties un tad vērsties pie konkrētā ražotāja, bet šeit, protams, es viņu nesaukšu. Otra lieta ir par celtspēju. Neaizmirstam, diemžēl, šo te nerāda uz krēsliem, bet tam ir nozīme. Ja? Jo, protams, lētajos krēslos, kas it kā ir bērniem, mums dažreiz, protams, vēl tāda sadaļa, ko mēs šodien nerunājam, būtu, teiksim, bērnu biroja krēsli, ja it kā tāda vēl pa vidu kaut kas tiek ielikts iekšā, un tad viņiem uzliek 75 kg celtspēju. Bet cilvēki ierauga paši un domā, foršs krēsls noderēs, ja, un sēž, varbūt, ka pašam nemaz nav, jā, teiksim, šo te 75 kg, līdz ar to, nu, to krēslu, protams, ātrāk ir sabojāt. Jā, viņam ir kaut kāda pielaide, un ne jau visi, kam ir norādīts 75 obligāti, nevarēs sēdēt, kam ir 76 kg, bet, nu, tas uzreiz jau pāriet pāri tam, kas ir tā kā norādīts. Tātad nepērkam internetā bez pārbaudas, kā jau es teicu. Un, protams, ka lasam to, kas internetā ir uzrakstīts, protams, ka tur daudzreiz copy-paste kopējot, es esmu redzējis, ka ir kaut kas sarakstīts skaists, lai gan realitātē es skatos, ka man liekas, ka tā gluži viss nav. Pie tam atceramies, ka dažreiz pie apraksta ir citas bildes, un tur vispār internetā mūsdienām ir diezgan liela bēdu ielai, jo nav tādi kritēriji, tā kā ražošanā, kur ir līns un tam līdzīgi, kur ir checklists, ja, kur mēs saķekējam, tas ir, tas nav, un mēs varam tam uzticēties. Mums melo gan apraksti, melo bildes, un līdz ar to vienīgais variants atgriežamies, braucam, diemžēl tērējam laiku, braucam, mēram, apskatāmies, izvēlamies, un tad jau būs baigi ok, jo krēslu mēs nepērkam vienā dienā, teiksim. Ja mēs pastīsimies, tad tas, ko es teicu, garantija, tāda labu krēslu garantija ir līdz pat 10 gadiem. Jā, teiksim, es sēžu uz krēsla, nosēdēju kādus 10 gadus, kam bija 5 gadu garantija, bet viņš izkalpoja 10 gadus, un šobrīd viņš ir aizvests uz manu otru darba vietu, tā kā laukos, ja mēs tā drīkstam teikt, un šobrīd es iegādājos jaunu krēslu, kuram arī ir 5 gadu garantija. Tas nozīmē, ka es jau saprotu, ka viņa mehānisms būs labs. Un, protams, 2004. gadā visiem būs jautājums, cena, tātad savu krēslu es pirku, tā kā minimumu, jo man ir tas, ko mēs runājam pie šī L-veida galda, atbalsts augstovā regulējums, mugura atbalsta regulējums, jā, asinhronais mehānisms, un tā faktiski tie ir 255 eiro. Tātad faktiski es teiktu, ka krēsls mūsdienās zem 200, es teiktu ar atlaidi, jā, no 200, zem 200 īsti droši vien, ka nav vērts skatīties, vai ja mēs skatāmies, pievēršam uzmanību, tur droši vien kaut kas ir, kaut kāds suns
aprakts. Un video noslēgumā vēlos novēlēt visiem foršu dzīvi drošā darbā.